Nu, šovakar sagaidījām melnus, nevis baltus dūmus, vai kādreiz vispār pāvests ir ievēlēts ar pirmo piegājienu? Varbūt kaut kad ir, bet ne pēdējās reizes. Es zinu, ka bija apkopots pēdējo 100 gadu ievēlēšanas ilgums, un vidēji tās 3-4 dienas, lai ievēlētu pāvestu. Un kāpēc šī pirmā reize, šī balsošana un balsu skaitīšana bija tik ilga? Nemāku teikt, tas ir aiz slēgtām durvīm, un nezinu, vai arī tiešām kāds to īsti varēs nokomentēt. Bet ir arī nedaudz vairāk kardināli nekā tas bija iepriekšējās reizēs, un tas līdz ar to tā procedūra ir nedaudz ilgāka. Mēs te Svētā Pētera laukumā gaidot dūmu signālu runājam ar vairākām mūķinēm. Viņas teica, ka kurš būs pāvests, ka viss esot Dieva rokās. Bet ir arī pāvesta izvēlē ļoti daudz politikas. Kā tas izbalansējās? Nē, redziet, ir īstenībā pāvesta ir izvēlēšana, nevis ievēlēšana. Tas nav kā politiskos līderus ievēl pēc tāda principa, man kas patīk, vai kurš sola man kaut ko vairāk, par to es balsoju. Šeit kardināliem ir svarīgi atpazīt Dieva gribu. Un viņi ievēl Pētera pēctecis. Tas pat nav tikai Franciska pēctecis, bet pirmkārt tas apostoļa Pētera pēctecis. Un cik lielā mērā ir nojausma par to, būs konservatīvs vai būs liberālāks pāvests? Nevar neko prognozēt. Tas, ka kardināliem bija 12 dienas, bija tādas tikšanās, kopā sanākšanas, un kur piedalījās ne tikai šie kardināli elektori, vēlētāji, bet arī daži, kuri jau ir pārsnieguši šo 80 gadu slieksni. Un, protams, viņi pārunāja gan pāvesta Franciska atstāto mantojumu, un līdz ar to izgaismoja kādus aktuālos jautājumus, kas ir arī tagad jārisina baznīcai. Bet skaidrs, tās nav tādas kā priekšvēlēšanu aģitācija vai debates, kā tas ir politiskajā laukā. Es gribētu pateikt, ka pāvesta ievēlēšana nav politisks akts, bet tas ir garīgs akts. Bet mēs arī zinām, ka vairāki valstu vadītāji ir izrādījuši interesi par to, kurš tad būs pāvests. Tā kā arī politika ir ļoti ieinteresēta tajā, kas būs katoļu pāvests. Protams, ka visiem interesē, ne tikai valstu vadītājiem, jebkuram cilvēkam interesē, vai tas kaut ko maina, ka ir šāda pastiprināta interese. Varbūt tas ir labi, ka cilvēki tā arī varēja iepazīt tos kardinālus. Daudz izpētīja viņu biogrāfiju, viņu sasniegumus pastorālajā vai akadēmiskajā laukā. Un, es gribētu teikt, ka tas ir pozitīvi, jo tad ticīgie un ne tikai arī visa laicīgā pasaule labāk iepazīst garīdzniekus. Ja jums vajadzētu raksturot, kāda šobrīd ir noskaņa Vatikānā un Romā šajā pāvesta gaidīšanas laikā? Droši man grūti pateikt par visu Vatikānu. Es redzu, ka cilvēki ir atvērti, un arī tie, kas bija pulcējušies Pētera bazilikas laukumā, viņi bija gatavi pieņemt to, ko viņiem parādīs, kas ir izvēlēts. Un man liekas, ka bija vairākas viltus trauksmes. Cilvēki jau sāk aplaudēt, tūlīt tās būs un nav. Tāpat tur vienā brīdī bija kaut kāds neliels mākonis, kas izskatījās pa gabalu kā dūmi. Ja? Bet tas rāda, ka cilvēki ilgojas, viņi grib zināt. Es šeit nākot garām vienai ātrās palīdzības brigādei, kuri bija starp mājām un līdz ar to nevarēja redzēt, kas notiek uz laukuma, kas notiek. Un viņi jautāja, tad nav mums tomēr pāvests? Un es saku, nē, nav. Labi. Un tad viņi tālāk dara savu darbu. Bet, mēs līdz ar to gaidīsim rītdienu, kādi būs dūmu signāli. Prognozes jau nevar izteikt, vai ne? Nevar izteikt. No rīta ir 2 vēlēšanas kārtas un pēcpusdienā. Un līdz ar to gan pēc rīta cēliena būs dūmi un vakarā būs dūmi. Tad skatīsimies, balti vai melni. Un konklāvs var iet ilgi, vai ne? Nav nekāda laika ierobežojuma. Nav, ir daži noteikumi, kas palīdz ātrāk izvēlēties. Tad atstāja, es tā nevaru pateikt, pēc 30 vēlēšanas reizēm atstāja tikai 2 kandidātus, par kuriem tad var balsot. Un, ir īstenībā tāda
mainīt nedaudz. Ar laiku mainās tā kārtība. Piemēram, 1970. gadā tika pieņemts noteikums, ka nevar piedalīties šajā balsošanā kardināli virs 80 gadu vecuma. Bet tā nav, ka viņus ieslēdz bez pārtikas, bez vīna, Siksta kapelā, un viņi netiek ārā, un tāpēc ir lēmums jāpieņem ātri. Nē, viņi var pēc tam nakšņot Svētās Martas mājā, kas bija arī speciāli izbūvēta, lai varētu uzņemt visus kardinālus. Tā kā tagad ir nedaudz vairāk kardinālu nekā tas bija agrāk, tad es pat nezinu. Kā viņi sadala istabiņas? Katram ir sava istaba, bet ļoti pieticīgas. Ir nofotografētas tās istabas un parādītas, tās izskatās tiešām pēc tādu mūku askeitu cellēm, nevis pēc kādiem smalkiem apartamentiem.